Es, Mārtiņš Circens, kopā ar saviem dombiedriem un kolēģiem no kolektīva Simfoneta Rīga, kopā ar mūsu jauno māksliniecisko partneri Ģergu Vidmanu, esam sagatavojuši brīnišķīgu kamermuzikas vakara programmu ar nosaukumu Šuberta Iedvesmotie. Programmas nosaukumā ietverts lielisks vārds iedvesma, un šeit mēs gribētu atskatīties uz laiku 18. gadsimta beigās, kad austriešu klarnetists Ferdinands Trojers bija iedvesmojies no tā laika ļoti populārā septeta, ko bija rakstījis Beethovens, opus 20. Un viņš uzrunāja Franci Šubertu radīt šādam pašam sastāvam arī lielisku plašizmēra kamermuzikas darbu. Šuberts, arī iedvesmas apmākts, piekrita šim piedāvājumam, taču pievienoja klāt vienu instrumentu un septets kļuva par oktetu. Darbs izdevās ļoti lielisks, kas iedvesmoja gan tā laika muziķus, gan tā laika klausītājs, gan arī dzīvojot laikam līdzi, aizdzīvojas līdz mūsdienām 21. gadsimtam, kur Šuberta iedvesmots arī Ģergs Vidmans radīja savu opusu kā veltījumu Šubertam. Līdz ar to šī iedvesme mums kā māksliniekiem tagad ir jāpārnes jums klausītājiem, un tāpēc es un mani kolēģi un mūsu mākslinieckais vadītājs Ģergs Vidmans jūs aicinu 8. septembrī uz vasaras vakaru kamermuziku uz Uzņēmuma mākslas centrā 7:00.